Sveiciens visiem! Jaunā gada pirmais gājiens. Tepat Pierīgā uz Klaņģu kalnu. Apmeklēju šo vietu. Pagājušā gada augustā nolēmu tālāk džungļos nebrist, jo te viss bija zaļš, biezoknis. Blakus ir laukums. Savulaik notika metāla mūzikas festivāls. Tagad ir labāk redzams. Mēģināsim izstaigāt kopā, ko tad mēs te varam atrast. Lakums. Tā. Sīkāka informācija par šo pilskalnu varat atrast pilskalnām veltītajā ierakstā vietnē Latvijas domzīme pilskalni.lv. Tā, Klaņģu kalnu plakums. Nevar īsti saprast, kāds te ir nodarbojies ar tīrīšanas darbiem. Te ir tā kā malciņa sakrāmēta. Bluķīši. Pa ceļam nākot uz pilskalnu krūmos redzēja tādas kā vecas bērnu ratiņas. Var jau būt, ka te bomži ciemojas. Pilskalnu virsma diezgan izrobota. Minēšu tikai, ka varbūt šie pārveidojumi radušies karu laikā. 3D modelī it kā tādu izteiktu tranšeju zīmējumu neredz. Tā, tajā pusē ir Rīgas Hess, ūdenskrātuve. Tur redz sarkanu ēku. Blakus ir šoseja, kur no Ķekavas var tikt ārā virzienā Bauski Jelgava laikam. Jūk man te tie ceļi visi. Tā te izskatās. Pilskalnu plakums. Tāds izteikts uzbedums viņam nav, bet pašam ir sajūta, ka tā puse būs augstāk bišķi nekā šī. Gan viņš tāds bļodveidīgs izliekās. Tā te izskatās. Mēģināšu tagad pafotografēt. Atslēgšos.